Es nolēmu kandidēt šajā iedzīvotāju padomē, jo jau daudzus gadus, vismaz 3 gadus atpakaļ, mums bija kopredzes pasākumi, un par cik es arī studējot sapratu, cik ļoti nozīmīgi ir šī koprede, un pašvaldībā ir īpaši ļoti būtiska, teiksim, saskarē ar iedzīvotājiem. Manuprāt, šī platforma dod gan finansiālas iespējas, gan tādu brīvību izteikties, un noteikti, ka nākotnē, noteikti pēc gadiem 10, tam būs ļoti liela izšķiroša nozīme. Tomēr visgudrākā ir sabiedrība, un ar sabiedrību ir jārunā, ar sabiedrības domām ir vienmēr jārēķinās, un sabiedrības vārdā nevar runāt, ja mēs negribam tai sabiedrībai būt tuvāk. Tieši tāpēc es arī piedalos tādā veidojumā kā iedzīvotāju padoms, lai tomēr, ja es kaut kur runātu, lai es runātu kāda vārdā un lai arī mani sadzirdētu, ja man ir vajadzība. Es pieteicos, teikšu pavisam atklāti, savas intereses uz ziņkārības pēc, jo es gribēju uzzināt, kā nu tas notiks, kā nu būs, kā to var vispār izdarīt, un tāpēc es arī uzdrīkstējos uzrakstīt savu vārdu uz šīs pieteikuma lapas un startēt. Manas tas sākotnējais nebija nekāds tāds cēlas domas, tāds mērķis, ko es vēlos citiem darīt zināmu, bet es vēlējos novērot no malas vairāk. Un pēc pirmās sapulces es sapratu, ka manas aizdomas apstiprinās. Tas pirmais un visgrūtākais uzdevums ir sasniegt sabiedrību, un tā funkcija iedzīvotāju padomei ir, es domāju, ja ne pat svarīgākā, tad viena no svarīgākajām ir tā socializēšanās. Un jā, mums bija jau pirmā iedzīvotāju padomes sapulce, un es domāju, ka mēs izdarījām ļoti gudri, jo mēs uzaicinājām pagasta priekšsēdētāju Māju Lasmani, un mēs sagatavojām dažādus jautājumus par dažādām tēmām, kas mums interesēja, un līdz ar to arī mana ziņkārība bija apmierināta, ko mēs varam darīt, kā mēs varam uzsākt šo te kustību. Un, manuprāt, tas pats grūtākais, ar ko mēs saskārāmies, tā atziņa, ka ir grūti sasniegt to iedzīvotāju, un mums ir tas uzdevums izdomāt, kā to izdarīt un kā viņus iesaistīt. Man liekas, uzdevums mums ir ļoti sarežģīts. Nevienā brīdī mēs neesam domājuši, ka tas būs vienkārši. Arī mēs šajā komandā esam ļoti dažādi cilvēki, un īstenībā esam satikušies tā pirmo reizi. Un tā miedarbība, kas mums ir ļoti labs kopīgs mērķis. Un, manuprāt, šīs te funkcijas, kas mums ir likumdošanā, ļoti argumentētas, pateiktas, un tas darbības lauks ir ļoti skaidrs. Turpinot par to, ko mēs jau esam izdarījuši, manuprāt, ļoti tāds labs starts mums ir bijis. Mēs arī esam pievienojuši savas balsis kultūras procesu attīstībai, un noteikti, ka mēs pievienosimies un attīstīsim arī šo te Mana balss platformu kā tādu, kas varbūt arī palīdzēs attīstīt un virzīt domas lēmumus kaut kādā iedzīvotāju virzībā un attīstībā, bet šobrīd ir ļoti grūti, jo mums pašiem kopienā ir jāsaprot, kā mēs apvienojamies, kā mēs strādājam un kas ir mūsu šie te kopīgie punkti. Tā kā mēs sevi pozicionējām kā kandidātus, man vismaz bija doma, un es domāju, ka mums ir plānoti arī šie iedzīvotāji tādas sapulcītas kopā būšanas. Mēs jau esam tiešām sazinājušies ar tādām iestādēm, gan Latvijas valsts ceļiem, gan būvvaldi, un esam saņēmuši arī atbildes uz šiem te jautājumiem un diezgan operatīvi. Tikai šobrīd arī mums jāvienojas par šo te platformu sociālo, kur mēs to publicējam, kur mēs aicinām, kur ir mūsu komunikācijas šī te galvenā
galvenā platforma. Un tāpēc es ļoti priecājos, ka ar citām kopienām, gan svēti, gan zaļniekiem, mēs esam uz tāda viena viļņa. Un es domāju, komandā ir spēks. Ne tikai mēs Valdlundē, bet arī šīs visas kopienas mēs varam apvienoties un startēt uz daudz lielāku, produktīvāku darbu. Es aicinātu būt aktīviem, ņemt dalību mūsu pasākumos, jo mēs noteikti publiski aicināsim un nest savus ieteikumus, idejas un plānus vai ieteikumus, ko mēs varētu kopā izdarīt, noteikti par to runāt. Un runāt ne tikai sociālajos tīklos, bet lai tas būtu kā produktīvs darbs ar kaut kādu rezultātu un ar tādām ļoti pozitīvām sekām. Es uzskatu, ka padomas pamatā ir acis un ausis, lai uzklausītu un palīdzētu mums visiem kaut ko izdarīt, bet to, ka padoma teikt izdarīs to un izdarīs šito, to, ko varbūt kāds nav paspējis izdarīt, uz tādas cerības lūdzu nelolot attiecībā uz padomēm, bet tomēr aktīvi piedalīties. Jo tikai, ja jūs runāsiet un nāksiet pie mums, un ja mēs uzklausīsim, mēs kopīgi atradīsim daudzos gadījumos risinājumu.